Čau, mīļie! Tātad iepriekšējā video, šajā meditācijā, vizualizācijā, es jūs atgriežu ķermenī un es domāju, kad šajā video es vēlos ar jums aprunāties. Es jums vēlos aprunāties vairāk ne par šo iekšējo mazo bērnu, bet es vēlos ar jums aprunāties par katra cilvēka šo tādu es gribu teikt, ka tas ir viens no lielākajiem, vissvarīgākajiem jautājumiem gandrīz katram, kas man to jautā, kas man šajā dzīvē ir jādara, kas ir šī lieta, nodarbošanās, kas man šeit ir jādara, kāda ir tad šī manas dvēseles misija. Un vēl, man tur vienkārši pierakstīts uz lapiņas, pēc kas ieskatījos tā lapiņā, atbildēšu, kāpēc nenotiek tā, kad realizējās, kad nerealizējās izteiktie nolūki, rakstītās manifestācijas vai vēl kaut kas, ja, ko ļoti daudz saka, kas ir jādara, bet kāpēc tas nenotiek? Es pieskaršos arī šajā vēstījumā, šajā video ierakstā, dzimtai. Jūs sapratīsiet un arī sajutīsiet un arī nolasīsiet, kāpēc nav šīs atbildes uz tiem jautājumiem, ko es pateicu pašā sākumā, ja, tātad par pašrealizāciju, par misiju, par nolūkiem. Es taisīšu acis ciet, kā vienmēr, viss, kas jums ir jādara, jums ir tikai un vienīgi jāklausās, jāsajūt. Jums pilnīgi absolūti nekas šeit nav jāsaprot. Mums vienkārši ir jāļaujās visam tam, kas ar jums notiek. Sarunāts? Paldies. Es pieskaršos arī šeit dzimtas tēmai. Kāpēc? Tāpēc, kad, ja tu to dzirdi pirmo reizi, es esmu nonākusi līdz šim brīdim, punktam, kad man ļauj nodot šo informāciju, jau savācot vairākus cilvēkus, tik cik atnāks, cik ielaidīs, pielaidīs un cik es spēju šo lauku noturēt enerģētisko cilvēkus, lai notiktu atbildes, lai katrs cilvēks, katra dvēsele nostātos uz sava ceļa, lai viņa šeit uz zemes justos pati sevi iekšā vajadzīga, noderīga, lai viņai ir skaidri šie mērķi, un lai tas, ko viņa dara, ko viņa realizē, ko viņa pienes šeit, šajā inkarnācijā, ir tas, kur šī nodarbošanās ir tā, kur acis spīd, kur patiešām ir apvienots šis iekšējais tāds garas spēks, garīgums un arī matērija, ja, tātad matrica, tāpēc, ka mēs esam cilvēki, mums šeit ir jādzīvo, mums šeit ir dažādas nepieciešamības, un īstenībā šī ir tā platforma, zeme, kur katra dvēsele īstenībā patiesībā ļoti vēlas nonākt. Kāpēc? Tāpēc, kad šeit var ļoti daudz ko sajust, šeit var ļoti daudz ko pieredzēt, piedzīvot, šeit var pieskarties, šeit var būt taktika, šeit var būt ļoti daudz dažādas emocijas, ko katrs savā šajā inkarnācijā kā dvēsele ir izvēlējušies. Pēc tas ir ļoti interesanti. Kāpēc nerealizējās kaut kāda veida cilvēku izteiktie nolūki, kāpēc viņš neredz, kas viņam jādara, kāpēc ir kaut kāds mazs vai ilgs posms, kurā cilvēks sevi neredz, sevi nedzird, kad viņš vēlas ieraudzīt to,
Viņš tā kā nav pašreizējā brīdī, bet viņš ļoti grib paiet tālāk uz priekšu un radīt šo te sajūtu, to redzējumu, kas tad viņam ir jādara. Bet šeit ir ļoti vērtīgs posms, kuram ir jāaiziet cauri, kas ir jāatver, kas ir jāierauga, kas ir jādziedina, kas ir jāapzinās un sevi jāpaplašina. Arī tad, kad es cilvēkiem, tiem, kuriem man rāda un kuriem es arī saku, kas viņiem šeit ir jādara, viņi apjūk ļoti daudz šajā brīdī, un viņi nezina, no kuras puses pieiet, un nezina, kā kaut ko no šī visa sākt realizēt. Kāpēc? Tas, ka jūs zināsiet, kāda jums ir šī dvēseles misija, kas jums šeit ir jādara, kā jums ir jāizsaka šeit nolūki, kā jums sevi ir jārealizē, kā jums sevi ir vienkārši jābūt. Ja, kā cilvēkam, ka jūs sevi dzirdat, ka jūs esat šajā dievišķajā plūsmā, ka jūs sev apzināties, ka jūsos ir atbildes. Nemainīsies, un jūs nenonāksiet pie šīs misijas, kamēr jūs nebūsiet klausieties šo viegli, atstrādājuši, atsējuši ļoti daudz mezgliņus, ļoti daudz neatrisinātus vēl uzdevumus, ko jūsu pašu dvēsele šajā inkarnācijā ir izvēlējusies. Viens, bet otrs ir tas, kas ir uzlikts, kas ir uzlikti kā uzdevumi, kas tev šeit ir jāapzinās, kas tev ir jāizdara un kam cauri tev ir jāiziet. Dvēseles šādi inkarnējoties atkal un atkal dažādos avatāros, desmitiem, simtiem, tūkstošiem dzīvju mēģina katru reizi paplašinot šo te redzamību, paplašinot šo te apzinātību, vēlas nonākt šajā brīdī, šajā patiešām brīvībā, kas man nāk, lai spētu sevi patiesi realizēt, darīt to, ko dvēsele šeit ir paredzējusi. Šajā inkarnācijā, kas ļoti, īstenībā patiesībā daudziem cilvēkiem, kas ļoti daudz izgājuši, ļoti daudz atsējuši, atrisinājuši, un šajā inkarnācijā ir tie, kas dziedina ļoti daudz dzimtas programmas. Ļoti daudzām dvēselēm šī ir pēdējā šī zemes dzīve. Nepieķerties šim, ja arī, ja nav izpratnes šajā visā, ko es nododu, viņai atpūsties. Šīs te gaismas mājas, no kurām nāk šī katra dvēsele, ja, šīs te civilizācijas, nepieķerties šim, ja, ko es nododu, ja arī nav izpratnes. Vienkārši sajūtiet. Ja? Tad, kad ir atsiets, tad, kad ir ieraudzīts, tad, kad notiek atbildes, un tad, kad jūs šeit sākat darīt, sākat realizēt to, kāpēc jūs šeit esat atnākuši, ka jūs sevi dzirdiet. Tas ir ļoti svētīgi. Tas nozīmē to, ka jūs esat gatavi atgriezties kā dvēsele no ļoti ilga gadsimtu ceļojuma savās gaismas mājās, lai vienkārši dziedinātos šajā beznosacījuma mīlestībā, ko jūs atceraties, ko ļoti daudz dvēseles šodien atcerās. Es gribu teikt, ka tiešām ļoti daudz, kas šo dzird, kas šo sajūtu sauc sevi, ko es nododu, jūs zinat, ka jūs esat senas, jūs esat ļoti daudz pieredzējušas dvēseles, jūsos ir milzīgas zināšanas, ļoti daudz gudrības, dvēseles gudrības, nekur nerakstītas gudrības, un jūsos notiek un notiks uz priekšu ļoti daudz atbildes, kas jums palīdzēs ieraudzīt, apzināties un saprast.
kas jums ir jādara šeit. Lai jūs šeit, šodien īso vai garo, cik nu katram ir paredzēts posmu, jūtaties labi, jūtaties realizēti, jūtaties priecīgi, jūtaties savā vietā. Jo tad, kad jūs esat savā vietā, un tikai tad, kad jūs esat savā vietā, un tas notiek tikai tad, kad jūs ejat katrs pats savas dvēseles ceļu, jūsos notiek miers. Patiesība, tīrība, skaidrība, atbildes. Jūs redzat, kas notiek, jūs redzat dažādus cilvēkus miedarbībās. Jūs redzat katra kaut kāda izveidoto šodien no malas skatoties kā novērotājs, kā viņš spēlējās ar šo dzīvi, cik kaut kāda maza patiesībiņa katram tiek iedot, vienam vairāk, vienam mazāk, ja? Tik, cik viņš ir šajā dievišķajā plūsmā, tik daudz viņam arī patiesības iekšā sevī notiek. Un vai viņš tam pieķerās tam mazumiņam, vai viņš iet dziļāk iekšā, pētīt, skatīties, atrisināt, pieskarties tam, kas jūs ved. Un jūs ved ļoti daudz dzimtas programmu, un viņi jūs gaida. Viņi jūs gaidīja šajā inkarnācijā, ja jūs esat šeit, ja jūs šo te dzirdat, ja jūs šo te sajūtat, tad jūs esat tas cilvēks, tā dvēsele, kurš šo atsien vaļā, kuri atrisina un kuri dara brīvu sevi un kuri dara brīvu savu dzimtu. Tas nozīmē to, kad notiek ļoti daudzi jūsu nolūki, tie, kas nāk no sirds centra, notiek jūsu realizācija, tātad misija, tas, kas jums šeit ir jādara. Patiesībā to dod katrā inkarnācijā līdzi, ja? Tikai mēs kā cilvēki to aizmirstam. Bet tāpēc, ka ļoti daudz kaut kādā brīdī, tad, kad ir smagi šie uzdevumi, mezgli, kas ir jāatsien ar daudz dažādiem cilvēkiem, un viņi nav viegli, viņi nobīstas. Un tad, kad jūs nobīstaties, jūs krītat atpakaļ. Tas nozīmē to, ka jūs sakat nē. Ja? Un tā, dzīvi pēc dzīves, mainot avatārus, mainot dzimumu, mainot atrašanās vietu, mainot to, kādu jūs esiet, mainot raksturu, mainot visu šo, jūs tuvojaties šim te punktam, šai dzīvei, vienam ātrāk, vienam vēlāk, bet tagad notiek ļoti, ļoti daudz uz zemes ir šo te dvēseļu, kuras atsien visu to, kas ļoti, ļoti daudz dzīves netika atsiets, kuri atbrīvo sevi, kuri patiešām pieredz savās iekšējās sajūtās šo ten brīvību, bet visā atbrīvotību, ka jūs sevi sajūtat tā, ka nekad jūs sevi nesat sajūtuši. Iespējams, šis ir kaut kāda veida vēstījums, vai mums vienkārši ir jāsajūt, vai jūs to vēlaties pieredzēt. Mani dod šī rocība caur šo ten mīlestību, caur beznosacījumu mīlestību, kas caur mani plūst, jo es esmu dievišķā plūsmā. Absolūti. Vadīt enerģētisku kursu, un šis kurs augsies dzimtas dziedināšana, dzimtas karmas dziedināšana ir tavs iekšējais miers. Tas ir durvis, kuras tu spēj atvērt. Tur ir viss. Tur patiešām ir ļoti, ļoti daudz. Tur notiek ļoti daudz dāvanas. Tur notiek tu īstais un patiesais. Tur notiek tas, kas tev šeit ir jādara.
es vēlos drusku pieskarties šim kursam. Par šīm te dažām dienām man jau ir atnākuši vēstījumi, kurus es esmu publicējusi slēgtā grupā, kurā jūs, tie, kas izvēlēsieties, tie, kas sajutīs un tos, kurus ielaidīs, būsiet. Tur ir aprakstītas 4 pirmās nodarbības, kas man atnāca. Klātesošas būs gan dziedinošas enerģijas, gan uguns enerģijas, gan šīs enerģijas, kas ir gan kā gaismas, gan kā tumsas pavadoņi, gan jūsu dzimtas galvenie pārstāvji, gan jūsu gaismas ģimenes. Mēs visi ļoti tādā, vienkārši to jau rāda, es jau redzu, kā tas izskatās, dievišķā, aizsargātā aplī. Mīlestības vadīti. Dziedināsim ļoti daudz. Caur sevi notiks ļoti daudz vērtīgas aktivizācijas, dziedināšanas, atlaišanas, piedošanas, redzēšanas. Ļoti daudz, kas mainīsies uz ieguvumiem katra cilvēka dzīvē, kas atnāks no šo pieredzēs. Mēs pieskarsimies gan tēva dzimtai, gan mammas dzimtai, gan pašrealizācijai, gan attiecībām. Mēs nolaidīsimies un dziedināsim no pašām saknēm, caur tumsas enerģiju. Tumsas enerģija arī būs nodarbībā vienā ļoti klātesoša, tāpēc, ka viņa ir ļoti liels palīgs, un viņa arī ir ļoti daudzām dvēselēm tā, kas rāda un kurē, bet šo enerģiju nenolasiet kā zema enerģija. Viņa ir ļoti augsta līmeņa izšķirtspējas pavadoņi. Un tie, kas sevi jau ir atcerējušies, tie, kas jau ir pamodušies, tie, kas jau sevi zina, viņi zina, ka pilnīgi katrā cilvēkā ir gaisma un tumsa. Pilnīgi katrā cilvēkā ir sievišķīgais un vīrišķīgais. Pilnīgi katrā cilvēkā ir dievišķais un savā veidā demoniskais. Jo tāpēc, ka tas viss palīdz, viss virza, viss atver ļoti daudz iespējas. Es vedu caur sevi šo enerģiju. Es jums viņu parādīšu, jūs viņu arī sajutīsiet. Ļoti daudz sevi aktivizēsiet. Un tad, kad notiek šī dzimtas pieredzes karmas dziedināšana, viņa tev uzcels uz visaugstākā enerģētiskā piedestāla. Tas, kas notiek tad, kad jūs to izdariet, es esmu to jau izgājusi. Un šo informāciju, ko es saņemu, ir tā, ka vēl ir ļoti daudz dvēseles, kuras ir drusku jāpavirza, kurām ir jāparāda virziens, lai jūs paši arī to izdarītu. Un es tāds ļoti sirdssilts, apņemošs, dziedinošs lukturs iešu pa priekšu. Un vienkārši parādīšu jums ceļu, darīsiet jūs paši, bet jūs redzēsiet, kā jums ir jādara. Un tas, kas notiek pēc tam, jūs zinat, kur jums ir jāiet, jūs zinat, kas jums ir jādara. Notiek pašrealizācija, notiek misija, notiek viss tas, ka jūs gribat celties, jūs gribat pieredzēt, jūs gribat būt savā dievišķajā plūsmā, jūs baudat šo te matēriju. Vienkārši esat kaifā. No visa tā, kas ar jums notiek.
mīļie! Paldies ikvienam, kas šo te dzirdēja, kas šo te sajūta. Ja ir šī iekšējā atsauksmē, kurs notiks, man tā kā teica, februāris, marts, iespējams, ka februāra beigas, es vēl nezinu. Tad, kad notiks šī informācijas saņemšana, es noteikti arī ļoti daudz ir uzrakstījuši jau paldies jums personīgi. Un es esmu arī jau pateikusi, kur ir kursā un kas, kur, kā un kā, kad notiks, es uzrakstīšu. Paldies. Vienkārši tāda sajūta, kad tāda kā jauna telpa ir atvērusies, kurā jums atnāk šī doma, ka jūs to vēlaties pieredzēt, ka jūs vēlaties to sajust, ka jūs vēlaties atbrīvot sevi un darīt to, kas jums jādara. Tas viss jau notiek. Tas ir ļoti vērtīgi, ļoti skaisti. Šo enerģiju caurvadīt un sajust. Paldies, mīļie! Brīnišķīgs!